Čavinēks tautieties, vienīgais Latvijas YouTube idiots un tātad latviešu patriotu kustības dotajā brīdī līdzinās reliģiskam kultam. Dažiem tas ir bazēts uz ego, dažiem tas ir bazēts uz lecot no bara ārā, no viena sekotāja bara ārā, un cenšoties brīvi, viņi nemanām ieslīd citā barā iekšā. Un beigās sanāk kas? Kad latviešu patrioti saka, jā, superīgi. Ukraina, tas ir, redz, neatkarības skaists cīniņš. Un es piekrītu. Es esmu par to, lai ir neatkarīga brīva valsts. Sadarboties mēs varam nesot nevienā sabiedrībā, tas ir mans uzskats, nevienā savienībā iekšā neielienot. Sadarboties var arī tāpat. Bet kur ir problēma? Kur sākās problēma? Problēma sākās tā, kad redz no Krievu spalvainās rokas izraujoties, Ukraiņi tiek uzreiz ievilkti Eiropas spalvaino roku apskāvienos. Man gan likās, ka ja tu esi brutālās, agresīvās attiecībās, tad no tām izejot, tu kādu laiku gribi paņemt sev. Tu kādu laiku gribi atpūsties no attiecībām, paskatīties, attīrīt prātu un tad izlemt, ar kuru tu nākošajās attiecībās gribi doties. Un tieši tāpat es uzskatu vajadzētu Ukrainas gadījumā. Ja tiešām viņi cīnās par brīvu un leģitīmu valsti, tad tur nevajadzētu būt uzreiz visiem šiem eirofīliem pie šprices, lai gan tas ir tas, kas tur notiek. Un, lai gan mūsējie paši patrioti daudzi redz, kā mūsu Eiropas Savienība lēnām maziem soļiem okupē, viņi saka, redz, ja Ukraina tieši to pašu izdarīs un pieļaus tieši to pašu kļūdu, izraujoties no Krievu rokām, bet ielecot Eiropas apskāvienos, tad tā būs tā pareizā izvēle. Tik tālu jau es ceru, ka ir redzams, kur man ir ar to problēmu, bet paskatīsimies nedaudz tālāk, nedaudz uz priekšu. Kā es esmu teicis, Ukraina pēc man viedokļa tiks sašķelta. Kā es esmu teicis, es uzskatu, ka Ukrainai draud pilsoņu karš, jeb kā tagad pat izskatās jau kaut kas nopietnāks, bet no labi, par to es neņemšos spriest. Un, teiksim, ar tos kaimiņu raidījumus, ar Gira līdzdalību, ja, tajā, parādīja tikai, ka tādi kā Lindermans, tādi kā Girs jau gatavojās kaut ko tam līdzīgu mācīties un nokrutīt šeit. Viss, kas Latvijā, lai to nokrutīt būtu nepieciešams, būtu tikai finansējums. Un tieši to pašu, tikai nu jau provocēt no Krievas spalvainās rokas, tāpat kā tur tika izprovocēts no Rietumu spalvainās rokas, viss tas pats var tikt atkārtot šeit. Vai jūs gribat saraut Latviju, vai tie patrioti, kas 22 gadus ir cīnījušies vienā un tai pašā manierē, vēloties piespiest Krievus integrēties, vai viņi ir gatavi nest tādus upurus? Ja jūs esat ar to gatavi, lūdzu, turpinat, uz priekšu. Man nav problēma to. Bet tikai nesakat, kad jūs esat tie īstie patrioti. Nesakat, ka jūs esat tie īstie un vienīgie, kas cīnās par Latvijas neatkarību, nepaskatoties uz priekšu, kad reāli. Ukrainas gadījums nozīmē arābu pavasara atnešanu uz Eiropu, uz postpadomju Savienības valstīm. Un bēdīgi man ir kaut kā. Man liekas, ka tas ir, daudzi tie patrioti tagad parāda savas īstās sejas, kad īsti patriotiski domājuši viņi nav, ka viņi vienkārši ir ieciklējušies
kaut kādā vienu treideksnīšu skandināšanā un nepaskatās tālāk. Jebkurš notikums politikā nav nejaušība, tieši tāpat arī šitas. Tā viss ir ģeopolitika, tas viss ir lielāks pasākums, un es nesaku, ka es esmu speciālists, bet varbūt kādam no tiem patriotiem, kurus sevi sauc par patriotiem, un kurus es uzskatu dotajā brīdī, skatoties uz viņu reakciju uz visu notiekošo Ukrainā, es uzskatu viņus par pseidopatriotiem. Un varbūt tiem patriotiem vajadzētu paskatīties nedaudz tālāk uz priekšu, ar ko draud šādas neatkarības cīnīšana un Krievu brutāla apspiešana. Un es nesaku, ka tā ir laba vai slikta lieta. Es vienkārši uzskatu, ka tas varbūt nav tas īstais veids, kā to darīt. Es arī gribētu dzīvot valstī, kurā ciena manu valodu, kurā ciena manu kultūru, kurā tie, kas ir ciemiņi, pieņemtu to kā faktu. Bet tikai no tā, ka es tā ceru, tas nemainīsies. Tikai no tā, ka es to vēlos, šī situācija neatrisināsies. Jo, ja tā būtu spējīga atrisināties, viņa jau būtu atrisinājusies iepriekšējo 22 gadu laikā. Tas nav sanācis. Darot to tādām pašām metodēm, tas arī nesanāks. Un šis būs tas fakts, kas tiem apspiestajiem nabadzīņiem mūsu valstī, te es to domāju sarkasmu, es ceru, ka jūs saprotat vēl tik daudz, tiem apspiestajiem nabadzīņiem mūsu valstī Krieviem, būs tikai kā plus, būs tikai kā mēs būsim paši iedevuši viņiem rokās ieroci, jeb nazi valsts sagraizīšanai. Ja tas ir tas, ko jūs vēlaties, tad nesāc sev pa īstajiem valsts patriotiem, izdomājot kaut kādu citu terminu, bet tas vienkārši, kaut kā neiet kopā ar to visu. Es nesaku, ka vajag laizīt Krievu dirsas, bet tieši tāpat nevajag laizīt arī Briseles dirsas. Un es vakar padomāju, varbūt tā prātīgākā taktika, ko mēs varētu likt pretī šeit, būtu censties apvienot visus tos cilvēkus, visas tās tautas, kas ir pret Eiropas Savienību. Un tieši tāpat, šis varbūt būtu īstais laiks, kā to izdarīt, uztaisīt kaut ko līdzīgu kā Ukrainā, bet pašā Briselē. Jo ja tur sabrauktu pietiekoši daudz cilvēku, pietiekoši daudz patriotu, savu valstu patriotu vienvieti, tad varbūt mēs varētu panākt šīs okupantu savienības degradāciju. Un varbūt mēs pat kā savus sponsorus varētu vinnēt Krievus. Jo Krieviem Ukrainā iegāst piķi vairāk nav jēga. Bet ja Krievu redzētu, kad paši Eiropas Savienības valstu patrioti cenšas apmest šo jaunizveidoto lielvaru, jaunizveidoto impēriju, ko sauc par Eiropas Savienību, tad tas būtu viņu vistiešākajās interesēs. Protams, rusofobi atkal baidīsies no visa krieviskā, un kādas varētu būt sekas no visa krieviskā. Es to visu saprotu, un tas ir attaisnoti. Bet, kā es teicu, tas ir kaut kādi dubulti standarti. Mēs baidamies no Krieviem, bet tieši tāpat mūs čakarē Brisele, un mēs neko par to nesakam. Varbūt vajadzētu sākt ar to, jo Brisele mums ir apžņaugusi kaklu ciešāk kā Kremlis. Un tāpēc varbūt vajadzētu sākt ar to akūtāko. Tas ir tikai tāds mans domu lidojums, tikai tāds. Un es esmu tikai vidusmēr idiots, neko nezinu, bet varbūt kādas no kādu cilvēku no šitā teikt, kaut kādu domgraudu varēs izvilkt. Kaut kā tā. Tā kā lūdzu, arī tajās patriotu kustībās nesekojiet tā līderim.
Mēs necenšamies nomest vienu varu, lai caur tādiem pašiem atsevišķiem līderiem ieliktu galvu atkal citā aplokā un skraidītu līdzi atkal citam varam, blējot līdzi. Tas ir tas galvenais. Cilvēkiem jāiemācās nekautrēties, atšķirīgi domāt, vienoties tajās lietās, kas vieno, bet nekautrēties, atšķirīgi domāt kaut kādās lietās, kur varbūt viņi nepiekrīt tam baram. Jo tikai bars un bara instinkts mūs ir ievedis visā šajā lielajā žopā. Un tikai kā bara mūs var kontrolēt kā vieni, tā otri, tā trešie, tā visu pasauli. Tikai var kontrolēt kā baru. Tas ir tāpat kā, iedomājieties, ja jūs uz bļodas uzmestu čupiņā zirņus, tad to čupiņu ļoti viegli ar karotīti paņemt. Bet ja jūs tos zirņus noliekat atsevišķu blakus vienu otram garā rindiņā, tad to karotīti nedaudz vairāk jāmocās, lai tādu pašu, teiksim, daudzumu zirņiem paņemtu tajā karotītē. Tieši tas pats ir ar ideoloģiju un tieši tas pats ir ar cilvēkiem. Tādā izpratnē. Tā kā šitas tikai tāds no manas puses. Padomājiet, padodat šo tālāk, ja jūs kaut kam piekrītat, ja jūs nepiekrītat, tieši tāpat atstājiet komentus komentu sekcijā un jā, izšķojiet un līdz nākošai reizē. Te bija Jens Devals, paliekat forši, čau!